Tā kā vēršanās pie psihologa vai pie mentālās aprūpes citu speciālistu ir tāds ārkārtīgi sensitīvs pasākums, tad, un bieži vien nevar izvērtēt, vai tā mana problēma ir pietiekama, vai es neesmu pārspīlējis, vai šī ir tā vieta, kur to var risināt, tad es esmu apkopojusi tās problēmu zonas, ar kurām pie manis vēršas mani klienti. Varbūt tas palīdzēs tev pieņemt lēmumu. Viena no pirmajām lietām ir zems pašvērtējums. Kad cilvēki nāk un saka, es jūtos tik slikti par sevi, ka es nevaru piedalīties attiecībās, vai es nevaru kandidēt uz kādu darba vakanci, vai es neeju mācīties, tāpēc, ka es domāju, ka es netikšu ar to galā. Vienvārds sakot, ir ļoti, ļoti zema savas vērtības apziņa, un tā reāli traucē piedalīties dzīvē. Problēmas attiecībās ar mainiekiem, ar bērniem, ar darba biedriem, ar draugiem, visdažādākās problēmas šajās attiecībās. Konflikti, nespēja mierīgi sarunāties, aizvainojumi, ilgas klusēšanas pauzes, greizsirdības lēkmes, arī te var droši vērsties pēc palīdzības. Grūtības izveidot attiecības. Kādreiz nāk cilvēki un saka, es jau ilgi esmu viens vai viena, un man vajag gribās romantiskas attiecības, bet man nesanāk. Vai arī ir sāpīga šķiršanās aiz muguras, un man ir bail uzsākt jaunas attiecības. Krīzes situācijas un traumatiskas pieredzes. Kaut kādas dzīves grūtības, kas ir atstājušas riktīgi sāpīgu brūci un ir grūti tikt pāri. Ir bail tālāk atkal kaut ko darīt, jo ir bail piedzīvot to pašu, vai arī tā sāpe un trauma ir tik liela, ka nevar piedalīties atkal dēļ tā dzīvē. Nespēja vadīt savas izjūtas un emocijas. Piemēram, iesprūšana tādās melanholiskās izjūtās, raudulībā, vai iesprūšana dusmās, dusmu lēkmes, aizvainojumā, kaut kādās vajāšanas izjūtās. Tā kā jebkas, kas saistās ar emociju regulēšanu un emociju kontroli. Citiem vārdiem sakot, arī emocionālā inteliģence. Atbalsts psihisku traucējumu gadījumā. Kad nāk cilvēki, kas jau ir psihiatra uzraudzībā un varbūt jau pat lieto medikamentus, bet viņiem ir vajadzīga palīdzība, kā mācīties atpazīt, risināt kaut kādas sociālas situācijas, kā atkal vadīt savas emocijas, kā tikt galā ar uzvedības stratēģijām, piemēram, ar trauksmi, ar depresivitāti, ar uzmācīgām domām un tam līdzīgi. Panikas lēkmes un trauksmes traucējumi mūsdienās ļoti, ļoti izplatīti, ka atnāk cilvēks un saka, man jau ir bijis tā, ka es vairākas reizes esmu pats braucis uz slimnīcu, taisīt savu kardiogrammu, jo man ir licies, ka es miršu, un tur man pasaka, tev ir veģetatīvā distonija, vai tev ir kaut kādi tādi veģetatīvi traucējumi, ej pie psihologa vai pie psihoterapeita. Uzmācīgas domas un idejas. Atkal tāds domu saturs, ar kuru nevar tikt galā, aizēja gulēt un ieslēdzas un viss, un nevar aizmigt, jo tās domas tā kā vāveri ritenī skrien uz riņķi, un man nav ne jausmas, kā es tās domas varu apturēt. Nespēja sevi motivēt darbībai, kā mūsdienās saka prokrastinācija, kad mēs zinām, ka mums ir jādara, un mēs zinām, kas mums ir jādara, bet es nevaru piecelt sevi no dīvāna un sākt kaut ko darīt. Tie arī ir brīži, kad mēs kopā risinām problēmu un meklējam variantus, kā tikt galā. Nezinu, ko gribu darīt pa dzīvi, nezinu, kādu mācību virzienu izvēlēties, nezinu, vai pārvākties uz kādu citu valsti dzīvot, nezinu, kā pieņemt lēmumu. Arī vērtīgi papētīt un kopā risināt, atrast īsto variantu. Sociālā trauksme. Tāda lieta, kad ir bail piedalīties attiecībās. Ir bail
komunicēt, ir bail būt redzamam, ir bail prezentēt kaut ko. Vienmēr sakot, jebkas, kas saistās ar bailēm un uztraukumu, būt redzamam, tikt vērtētam. Ir bailes no negatīva vērtējuma, ir būtībā pamatā tā sajūta, ka es esmu slikts, bet tas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti, jo cilvēki nerad mēdz sevi iesprostot kā 4 sienās un vispār neiet ārā. Emociju trūkums, kad atnāk klients un saka, zini, es neko nejūtu, man ir pazudušas emocijas, un tad arī kopā meklējam risinājumus. Nomāktība un enerģijas trūkums, viss depresijas spektrs, sākot ar to, ka ir zudusi dzīves garša un beidzot ar to, ka ir tik traki, ka brīžiem no gultas nevar izkāpt ārā. Tad bieži vien pieslēdzas arī tuvinieki un atved savu tuvo cilvēku pēc palīdzības. Aizvainojums, tādi nesagremoti pārdzīvojumi konfliktos vai kaut kādos pāridarījumos. Varbūt cilvēks, kurš tev nodarīs pāri jau sen tajā saulē, bet tu joprojām esi tajā dzīvajā pārdzīvojumā un aizvainojumā un sāpēs, un tas arī baigi bremzē virzīšanos uz priekšu pa dzīvi. Nespēja pārvarēt zaudējumus, cilvēku zaudējumus, darba zaudējumus, procesu zaudējumus, jaunības zaudējumus. Jebkas, kas aiziet, ir ļoti grūti pārvarēt, tāda kā šķiršanās trauksme. Šķiršanās trauksme da no jebkā. Dažreiz pat tik banāli, ka nevar nekad laicīgi no mājas iziet ārā, mūždien kavē. Vēl kaut kas jāpadara mājās, vēl kaut kas, un rezultātā tu tā kā nekad nevari laicīgi iztaisīties, kas ir arī viena no šķautnēm zaudējumu lietām. Vadītāji un uzņēmēji bieži vien nāk analizēt procesus, kas notiek darba vietā, attiecību lietas, vērtības, darbs, darba vide, organizācijas vide, tāds pats organisms kā viena cilvēka psihe, tikai tur tiek izspēlēta ar citiem instrumentiem. Garlaicības izjūta, kad nav dzīves garšas, nav piesātinājuma, viss liekas pelēks un vatē ietīts. Dzīve un attiecības ar narcisu. Šobrīd ļoti daudz grāmatu un informācijas par to, kas ir narcisistiskā patoloģija, un nereti nāk klienti un saka, es dzīvoju kopā ar narcisu, un es saprotu, ka tās nav pirmās tāda veida attiecības manā dzīvē. Kā lai es no tā tieku ārā? Kādēļ es vispār šādos stāstos iepinos? Pašnāvības domas un paškaitēšanas arī ļoti, ļoti svarīgi tādās situācijās vērsties pēc palīdzības. Kā arī tas, ka vienkārši atnāk cilvēks un saka, man ir visa kā tik par daudz, it kā dzīve ir super piesātināta un viss notiek, ir ģimene, ir bērni, ir darbs, es pelnu naudu, bet visa kā ir par daudz, es tā kā slīkstu tajā. Tā kā šīs ir tās lietas, par kurām cilvēki nāk runāt, risina un uzlabo savu dzīvi. Ja kaut kas norezonē, ja tu saproti, ka kaut kas līdzīgs arī tev, noteikti meklē sev atbilstošo speciālistu un risina savas lietas. Nevienam nav jādzīvo neapmierinātībā un dzīves ciešanās.